1997. gadā Lainers Daugavas sporta namā uzņēma viesus no Kurzemes. Tims Olvens un Ainārs Zvirzdiņš pret Armandu Krauliņu un Ventspili. Kā arī Kārlis Mužnieks pret Aigaru Zeidaku. Minūtes pārtraukumā. Aizvadītās nedēļas saistošāko Spraitu basketbola līgas spēli varēja vērot piektdien Daugavas sporta namā, kur Lainers savā laukumā tikās ar Ventspili. Spēles sākumā vadībā izvirzījās ventspilnieki, taču pateicoties Kaspars Krastiņa, Ralfa Jansona un Tima Olvena pūliņiem, Lainers spēli drīz vien izlīdzināja un 15. minūtē panāca pat 15 punktu pārsvaru. Un kā ne, ja krita visiem un krita bieži. Jau pirmā puslaika beigās ar 5 piezīmēm laukumu atstāja Ralfs Jansons, par ko ļoti neapmierināts bija komandas menedžers Andris Vanaks, rezultātā izpelnoties kārtējo tiesnešu uzmanību. Tomēr šie zaudējumi vismaz otrā puslaika sākumā neietekmēja komandas sniegumu. Spēle gāja kā pa viņiem, un Lainerim izdevās saglabāt 10 punktu handikapu. Bet cīņas pēdējās minūtes raksturo tikai viens vārds – drāma. Divu kombināciju neviens nezina, es nesaprotu. Kurš nezina? Tā, paklausies. Paklausies nākošais. Kurš nezina? Tu nezini. Beidziet. Ventspilniekiem pat izdevās izvirzīties vadībā. Pēdējo 2 minūšu laikā laukumu ar 5 piezīmēm atstāja Lainers līderi Liepuns Krastiņš, taču ar to nebija pietiekoši, lai uzvarētu Laineri. Emocionālo fanu atbalstīti mājnieki burtiski ar zobiem izplēsa savu pirmo uzvaru, kas pielīdzināma sensācijai. Lūk, Buškevits izmisīgais talmatiens un Gavilas var sākties. 109-106 uzvara, ko kaldinājusi visa komanda. Tā bija ļoti laba spēle. Mēs galvenais spēlējām labi kā komanda un mums arī ļoti labi krita. Un šoreiz mums tas paveicās. Es uzskatu, ka mums bija lielāka veiksme un varbūt pretinieks pēc mūsu 2 iepriekšējiem zaudējumiem bija drusiņi iemidzināts un varbūt nebija gatavs, ka mēs varēsim arī pretoties. We love this game!